Bet skors, ātri rezultāti. Trade podkāsts, otrais Milānas Olimpisko spēļu specizlaidums. Uz broža Milānā, Rodrigo Ābols Filadelfijā aizvieto Ralfu Freibergu, kurš var iesties arī ekspertu lomā, paskatīties no malas pēdējos divus mačus, bet jā, runājam tagad pēc spēles pret Dāniju. Pēcgarša noteikti nav tā labākā. Sākums, beigas, visa ņemšanās, punktu skaitīšana un visu pārējo. Bet tu skaties no malas. Zinām, vienmēr ir tas lielais jautājums pēc šādām spēlēm. Pēc tā, ka pirmajā periodā ir 0-3 un tiek ielaist vārti uzreiz pašā sākumā. Un vienmēr visiem ir tas lielais jautājums, kāpēc tā? Nevienam nekad nav atbildes, vismaz no tiem, kas ir laukumā. Bet tad, kad tu skaties no malas, tu redzi kaut kādus iemeslus, vai tās ir nejaušības, vai kāpēc reizēm tā notiek, ka spēle vienkārši tiek sākta, brutāli pasakot, sūdīgi. Ja esam skarbi, tad pirmais gols skaidrs, ka pa lielam uzdāvinājām viņiem golu. Mēģinājām atdot piespēli caur vidu, kas, jā, iespējams bija pareizā piespēle, jo Sāns tur bija brīvs, bet Dāns pieliek nulli, viņiem atlec, viņi uzreiz gūst vārtus. Tas izskaidro, kļūdu sports, un ja tu ātri kļūdies, tad tev ātri var arī sodīt. Un otrais gols atkal, liekas, ka viss pareizi, labs vairākums, Dāņi knapi var nostāties, un tad viens uzmetiens kaut kur atkal atlec, vienam vidū metiens vārti 2-0, un tad trešais arī kaut kāds bum, un jā, tāds šoks, ka 3-0, jo pa lielam, vai bija baigie momenti Dāņiem? Nē, īsti. Vai mums bija baigie momenti pirmajā? Man liekas, ka arī baigi nē. Skaidrs, ka bija izgājiens 2-1, kur Edvards neiemet. Bet izskaidrojam, kāpēc. Es nezinu, tad tu vienkārši analizē vārtu guvumus. Šaubos, ka pirms spēles Džeki sarunāja, devējiem 0-3 sāksim spēli, lai interesanti. Es vismaz ceru, ka viņi tā nesarunāja, bet tas ir atkal tas kaut kāds psiholoģijas fenomens, ka viena iemet, otra ielaiž, un tad viss parasti sagriežas kājām gaisā. Viena laikam, es nezinu, atslābst, Dāņi droši vien bišķiņ tā kā apmierināti jutās ar to 3 latviešu, atkal saprot, ko tad vairs zaudēt un jāskrien un tas bet cik labi, es visu to matemātiku, es pat nemēģināju, es nelasīju, es pat necentos iedzināties. Tur galva, man liekas, pušu var saplīst. Cik es sapratu, ka 3-0 Dāņiem tāpat nederēja, ka viņiem vēl vajadzēja. Viņiem vajadzēja 4. Redz, man liekas, ka vienkārši viņiem tie 3 vienkārši sakrit, un arī līdz tam nebija tā, ka viņi baigi tur grieza moments vai turēja mūsu zonā vai spieda, vienkārši 3 viņi iemet uzreiz. Un vienkārši, jā, kaut kāda atsevišķa momenta, kur tie top spēlētāji devās uzbrukumā un radīja momentus, bet kāpēc? Tāds ir sports. Es saku, gan vakar arī varēja būt otrādi, ka Vācija varēja vinnēt tikpat labi, un šodien mēs varējām Dāniju vinnēt. 3 komandas, kas ir ļoti līdzīgas savā līmenī, un tur pa lielam uzmet monētu pirms spēles, kurš kā viņi kritīs, tas vinnēs. Jā, es pirms vienkārši, man liekas, tā pēcgarša ir daudz sāpīgāk, tāpēc, ka zinot, kas varēja būt, mēs varējām būt 2. grupā, 5. laikam sanāk visā lielajā grupā, mums pretī nāk vai nu Itālija vai Francija, un tad jau ir, es saku, kaut kāda atkal iespēja, kaut kādas paralēlas ar pagājušo gadu čempionātu, ka liekas, ka it kā tikai pēdiņās Austrija jāuzvar un ir ceturtdaļfināls, bet, sportā nevienmēr tik viegli sanāk, un ja ir ko izlast, kas zina, nevis kas zina, bet kuriem patīk pa visu grūto ceļu vienmēr iet, tad tā ir Latvijas izlase, diemžēl. Jā, Klau, tā rēķināšana, tu neiedziļinies, bet iztēlojies, tu esi spēlētājs komandā. Tā tīri kaut kādi piemēri ir bijuši, latvieši ir ļoti bieži pasaules čempionātos rēķinājuši. Cik daudz jūs parasti zinat? Čempionāta laikā, laikam, tu plus mīnus zini, kas tev ir jāizdara. Tad, jo parasti ir, jo šoreiz bija diezgan skaidri, ka, ja mēs izdarām, tad viss kārtībā. Tad pa lielam viss jau bija mūsu rokās. Parasti pasaules čempionātos, pat cik ir tik daudz paralēlu spēles, ir, zin kā, tur vienmēr pašiem jāizdara savs darbs, un tad jācer uz vēl tur 3 spēlēm. Tas bez mazliet tā kā
totalizatoru likt naudu, tikai bez naudas, protams. Nu, tuvākais variants, kas man ir bijis manā pieredzē, bija, kad Zviedrijā vēl spēlēja Covid gadā. Mums reāli pirms pēdējās spēles bija izvēle, kā mēs nospēlējam. Mums nāk pretī vai nu Leksāns vai Fēristats. Sezonas laikā mums ar Leksānu bija labāk. Nē, Leksāns vai Holeftio. Nu, nav svarīgi, bet divas komandas. Nu, un reāli treneri pirms spēles reāli sapulcē prasīja, ko jūs gribat spēlēt. Balsošana bija, kur grib šito pacēļ roku, kur grib otru pacēļ roku. Nu, tur bija kurjos. Nu, mēs pret Fēristādu spēlējām. Pareizāk bija vai nu Holeftio vai Leksāns. Un beigās sanāca tā, ka treneri gribēja Leksānu, bet, lai mums būtu Leksāns, mums bija, man liekas, ka mums bija jāzaudē. Tā kā pamatlaikā. Beigās sanāca bija 1-3, es iemetu 2-3. Un tad mēs minūti līdz beigām neņemam vārdsargu no mums laukumā 4. mājiņa. Nu, tad bija diezgan skaidrs, ka treneri ir izvēlējušies, ka negrib, lai mums ir tie punkti, jo sanāk, tad mēs tur pārkāptu. Mēs no 6. laikam uz 5. vietu uzkāptu, un mums nāk cita komanda pretī, vai kaut kas tāds bija. Un beigās tur bija liela lažotajāša par to sacelt. Tur Leksāns bļaudījās, Leksānam visādas intervijas. Nu, viņi mūs grib, tad viņi mūs tuļņās dabūs. Un mēs viņš 4-0 sērijā vinnējām. Tā kā treneri pareizo izvēli veids. Par šo vispār runā, kā NHL varbūt padarīt interesantāk, un tad ir runāts, jā, ka kaut kur ir. Es domāju, Latvijas čempionātā florbolā varbūt, vai kaut kur ir tā, ka augstākā komanda drīkst izvēlēties, pret ko viņi spēlē, un tad iet attiecīgi. Pirmais izvēlās, otrais izvēlās, trešais izvēlās. Nu, jā. Zviedrijas 2. līga arī ir, starp citu. Vismaz iepriekšējos gads ir bijis tā, ka pirmie izvēlās, ko viņi, pa lielu komandas vienkārši tev, tā kā, ja tu esi pirmā vieta, tu vienkārši izvēlēsies, kur tu gribi. Bet tur tā, man liekas, tas tā baigi bīstam, ka, zini, tur kaut kā var mazliet personīgi uztver skaidrs, ja tur neesi nereāli laba komanda, protams, pirmie, bet, ja, zini, kā, ja izvēlās, pieņemsim, pirmie izvēlās kādu komandu, kas nav pēdējā, tad tas, zini, kā, jo viņiem liekas, ka pat viņiem labāk iet, tad tas var arī bieži vien tā ļaunu ļoku izspēlēt pretī. Nu jā, par NHL arī, tad, kad šī tēma tiek cilāta, tad parasti no NHL ir tik konservatīvs, ka droši vien tāpat viss paņem to, kas viņiem ir pienāktos pēc vasās sistēmas, un tas baigi nestrādāt. Bet, jā, milzīga starpība. Itālija vai tagad Zviedrija. Mēs parunājām par Zviedriem, Zviedriem arī nemaz īstenībā tik viegli neiet. Kāds bija droši vien iedomājies, ka viņi tur visiem brauks pāri, bet īsti pārbraukšu pāri viņu vispār nevienam nav. Nu, labi, bet tāpatās tie ir Zviedri un tie ir meistari. Un, vienkārši tā, tagad skaidrs, ka tagad var visu kaut ko te prātot un teikt, kā labāk. Bet tad jau redzēs pēc spēles uz Zviedriju. Bet tas nemaina faktu, ka tur ir NHL komanda un ka tur ir liela meistari, pret kuriem būs grūti. Tu zini, cik šajā sezonā ir NHL algu griezt? Nav. Man arī šitien nav. Bet Zviedrijas izlasēja algas ir šajā sezonā 161 miljonus. Pārsniedz tad krietni. Jā, man liekas, kaut kādas pusi. Jā, man liekas, kaut kāda 80, nav kaut kāda augsta 80, zem 90, man liekas. Bet kaut ko runā, ka tur nākotnē pie 100 jau būs. Jā, labi aug, un mēs jau iepriekš pieminējām, viņi tur var atļauties tādu spēlētāju kā Filips Forsbergs, kā 13 no uzbrucēja izmantot, un es tur redzēju, pret ko viņi pret Slovākiem laikam Rasmus Andersonu atstāja ārpus vispār sastāvu. Jā, tas ir Hampus Linkolns, man liekas, vispār arī kā 7. bija laukumā netika. Tādas ekstras ir lielajām izlasēm, un tāda mums nāks pretī. Labā ziņa, ka viņiem tie vārdsargi ir tādi atbraukšu, izskatās atpūsties uz Milānu. Bet, jā, tur ir daudz intereses. Tur ir arī pavisam interesanta situācija ar viņu galveno treneru, kad pa lielam jau vietā, man liekas, ir cits paņemts, bet šitam vēl ieda olimpiādu līdz galam. Un, nezinu, kaut kā arī 4 nāciju turnīrā ne līdz galam ne zviedrus, ne cilvēks no malas pārliecināja tas, kā tieši tiek izmantot spēlētāji un kā komanda spēlē tur. Es nezinu, vai tas kaut ko baigi ietekmē, bet treneris ir no Eiropas. Kā pieredzes Eiropā spēlēt, trenēt pareizāk un Eiropas laukumu, un tad tev atbrauc 25 NHL džeki. Tā kā, nezinu, tur ir kaut kādas savas nesaskaņas, bet tas tāpat nemīkstina to, ka ir jāspēlē pret lieliem meistariem.
Par to Eiropas trenēšanu man bija interesanti, un man liekas, pat mazliet tā saudabīgi redzēt, ka pret Vāciju spēlējot no Eiropā tā baigi nav pieņemts, ka viņi jau pirmajā periodā, skaidrs, ka trešajā viņi to darīja visā garumā, bet pirmajā periodā kaut kādās situācijās iemetiec uzbrukuma zonā, un viņi uzreiz izlaiž kopā Draizēdlu, Štuclu un Peteru trīnieku. Nu, kas citādi nespēlēja kopā, iemetiec uzbrukuma zonā pēc pārmetiena, teiksim, viņi sūta ārā šos trīs. Tā, nu, interesanti to bija redzēt, ka Eiropas treneris tā dara. Pasaules čempionātos ir diezgan daudz redzēts, kad tīpaši spēlē tās pēdiņās mazās valsts, un viņām ir kāds tāda līmeņa spēlētājs, tad vienmēr viņi centīsies likt tā kā pēc iespējas izdevīgākās situācijās, kad ir pārmetiens. Nav tik traki Eiropā, kā roboti iet no 1. uz 4. maiņu visu laiku. Tas pats Harijs arī bieži vien, ja viņš redz, ka kādai maiņai iet, tad to maiņu viņiem iedod kādu vairāk kādu iemetienu. Iemetienu aizsardzību, pretinieku aizsardzības zonā vai palaiž ar mājiņu viņš. Nē, bet es spēlēju pret Dāniju tieši otrajā periodā. Es sēdēju un bija pārmetiens. Latvijas izlasēja iemetiens uzbrukuma zonā un nāk trešā mājiņa nomainās. Nāk laukumā 4. mājiņa, un es uzreiz domāju pie sevis, kāpēc netiek likt uzreiz 1. mājiņa. Tīpaši 1. mājiņai bija ļoti labs 1. periods. Un tad, kas notika, Dāņi uztaisīja vēl vienu pārmetienu, tiek izlaista 1. mājiņa, un uzreiz Zila iedod uz tālo stabiņu, un tur ir traumaks, un uzreiz ir vārti. Es nezinu, iespēlēt. Pēc tam bija vēlreiz, man liekas, bija pārmetiens vai kaut kas atkal nācis atkritiet, tad es ar pie sevis tā nodomāju, taču lietas vēlreiz šitos, viņi tikko no iemetiena. Bet, labi, es saku, tas ir treneris, saka, labāk jūt, labāk redz no malas. Es saku, no malas man ir ļoti viegli visu pateikt, un kā ko varēja darīt. Sev pašam jau tāds, tas dīvaini eksperts ir jāapslāpē, ka tu kaut kādu skaties, taču atdod tur, uzmet tur, ko tu dari, tad no malas tas viss ļoti viegli izstāst, bet kaut vai, ja cilvēkiem kādreiz ir iespēja pastīties hokeju no ledus līmeņa, tad tur redzēs, ka tur ir pavisam cita ātruma nekā sēžot mazliet augstāk vai skatoties pa televizoru. Tādā ziņā šī mazā hala tāda pateicīga tiem, kas ir uz vietas, jo tur ir 4000 apmēram vietu, un tur nav to tālo vietu. Jā. Tur tu sēdi, tu, man liekas, visu uzreiz redzi, kā uz dēlnes, ka viss ir ātri, viss ir cieši, tās mazās piespēles, tev uzreiz ir kāds klāt. Nē, tur jau pirmais gols arī tā kā viņi ir vaļā. Viņš tieši kā dod tā dāns, uzreiz meistarīgi pielika nūju pa nūju no atlets un uzreiz gols. Tie ir mirkļu lēmumi, un tāds ir tas sports, ka tie ir mirkļu lēmumi, kuri var rezultēties vai nu kļūdā, vai nu ne. Man tā mantra laikam ir par šīm piespēlēm vidū. Man patīk, ja tu riskē, ja tu spēlē bīstami, bet tev ir jābūt 100% drošam, jo, ja neiziet cauri, tad to mēs redzējām pret Vāciju. Tā bija. To mēs redzējām arī tagad pret Dāņiem. Tieši tas pats stāsts, ka piespēle pa vidu, kas tiek pārtverta, un 3 sekundes vēlāk ripa ir vārtos vienkārši. Jā, mazliet varbūt varam bišķiņu patirzāt to Vācijas spēli no tāda aspekta, ka treneri izvēlējās pret Draizēdlu likt Girgensonu. Girgensonam bija gandrīz 24 minūtes laukumā, Draizēdls nospēlēja 28,5. No aizsargam 28,5 vēl NHL ik pa laikam gadās uzbrucējiem. Es pat nezinu, vai šo sezonu kāds ir spēlējis tik daudz. Izstāstīja tiem, kas varbūt neinteresējās, varbūt nav dzirdējuši, kas ir tāds jau labs laiks uzbrucējiem un ko prasa no uzbrucēja nospēlēt 28,5 minūtes. Tīpaši no centra tas ir baigi smagi, bet otra piezīme ir atkal, kāds ir spēles ritējums. Ja viena komanda visu laiku vazā ripu un spēlē ripu, tad tam, kam ir ripa, tam būs vieglāk tās 28 nospēlēt, nekā tam, kam nav ripa 24 minūtes. Tā kā, tas, es saku, malējiem, es teiktu, ir mazliet vieglāk nospēlēt 20 minūtes. Es saku, man jebkas, kas jau aiziet, tā kā 20 plus sāk palikt, jau tur varbūt spēles laikā tu to baigi nejūt, ka tur benzīns beidzās, bet tu sāc piedomāt kaut kur īsāks maiņas, centies neiestrēgt laukumā. Lai netiktu noķert uz nogurumu, bet pēc spēles baigi var just to nogurumu. Visizteiktāk man tas bija laikam bronzas čempija, ka man tur katra spēle bija virs 20 minūtēm, un tā, ka mēs to bronzu vinnējām, tāpat
Pat likās, ka vienkārši fiziski bija tā izsmalts, ka nebija pat spēka baigi priecāties par to bronzu. Tur bija vienkārši fiziski un morāli izsmalts, jo tam centram, zigā, tev ir jābūt aizsardzībā pirmajam palīgā, un tad tev jāpalīdz vēl malējiem uzbrukumā kaut ko saveidot. Tā kā tas ir pavisam noteikti grūti, bet es saku atkal, tas ir kā iet spēles ritējums. Vai nu tev ir ripa vai nav? Nē, es tieši par to pašu Laurim Dārziņam pirms spēles prasīju. Tā jautājuma formā, bet tieši to, ka 24 minūtes aizsardzībā bez ripas pret Draizēlu, pie tam droši vien ir daudz smagāk nekā 28 minūtes kā Draizēlam. Bet skatos, bronzas čempionu tev ilgākais bija 25 minūtes 21 sekundes. Bet ar pagarinājumu. Pret Čehiem? Pret Čehiem, jā. Nu, tur, es saku, grūti tāpat. Es saku, tas baigi daudz, kas atkarīgs no tā spēles ritējuma. Kāda ir tā spēle vai, ja ir ripa, tad jau, protams, ir vieglāk. Bet to pret Draislaidu arī baigi īpatnēji spēlēt, jo viņš aizsardzībā nespēlē. Gan viņš, gan McDavids, tīpaši Enklāba, varbūt Olimpiādē, viņi tagad vairāk cenšas, bet McKinnons, visi tie top spēlētāji, viņi ir tik labi uzbrukumā, ka viņiem tiek piedots, ka viņi nespēlē aizsardzībā, un viņi meklē to iespēju iet uzbrukumā. Tā kā labākā aizsardzība faktiski pret viņiem ir dabūt ripu uzbrukuma zonā un turēt viņu un likt viņam bremzēt un spēlēt aizsardzībā un būt, jo viņš jau kā centrs ir. Viņam teorētiski jānāk apakaļ, jāpalīdz aizsargiem. Tā kā tas viņu var nokausēt, un tas pa lielam viņu arī tur nokausēja, jo viņš tur beigās, man liekas, tās pēdējās 4 minūtes, viņš palika visu 4 minūtes laukumā. Viņš jau tā diezgan ierasti izstāsta, ko uz taisnāms lido, bet tur šoreiz tiešām bija beidzies benzīns tā kā tajās kājās. Un šodien ar viņu amerikāņi tur nežēloja viņu šodien. Daudzi? Diezgan loģiski, laikam, amerikāņiem ir tāds izslēdzam viņu un viss būs kārtībā. Jā. Viņš trešajā periodā vispār tur nospēlēja 10,5 minūtes. Tas ir mega daudz. Man liekas, tas saprotu, ka ir liels meistars, bet man liekas, ka Edgars Masārskis arī vienkārši pareizi teica, ka tur laiku nesadalīja un iespējams viņš spēlētu mazāk, tad tās iespējas, kas viņam būtu, viņš būtu mazliet svaigāks un asāks un viņš būtu realizējis viņu. Nē, bet tas, ko tu pieminēji par to aizsardzību, viņš tāpat tur čītoja un bija kaut kādas tās situācijas arī, kad neizdevās to ripu Latvijai dabūt ripu dziļumā, un uzreiz nāk pretuzbrukums. Atceros momentu, ka Rubīns gāja mainīties, un vācieši dabūja ripu, un tad viņam ir jāskrien pēdējiem spēkiem atpakaļ, jo Draizēlis jau gaida uz zilās līnijas palicis tur, un tad viņš tur nāca tādā leņķī pārmeta pāri vārtiem. Viņš diezgan daudz 10 metienu viņam bija, bet es nezinu, viņš man liekas, kāds 10 reizes vēl netrāpīja vārtos. Tādus. Tas ir, kad tu spēlē, un mums to vienmēr atgādina, kad spēlē pret top ešalonu spēlētājiem, ka esi uzmanīgs, saproti, kas ir laukumā, un tad no tā, ka tu saproti, ka tev laukumā ir Draisētlis pretī, tad tev ir ar to arī jāierēķinās tavos lēmumos ar ripu, kur tu dosi piespēli, vai tu riskēsi, vai tu mēģināsi tur caur nulli atdot piespēli, jo tu saproti, ka, ja tiek atdot ripu pretiniekiem, tad viņi ļoti ātri tiek griezt riņķī, pa lielāko daļu spēles mēs pret Vāciju, es redzēju, tā otrā perioda beigas un trešo periodu. Tur trešajā viņi centās, bet mēs ļoti bija pavisam, ja godīgi, bija pavisam līdzīgi kā šodien. Mēs arī kā dominējām, Vācijai arī kā tie trešajā bija ripa visu laiku, viņi tā kā zonā bija, bet līdz tādiem super bīstamiem momentiem viņi nenonāca. Un mums bija kaut kas līdzīgs, ka mēs tā kā esam uzbrukuma zonā, bet tāds vienīgais moments, es varbūt tās neatceros, bet vienīgais moments, kas bija tāds rīktīgi bīstams palicis prātā, bija, kad Jānis Jaksenē ar to aizmet garām. Bija pustukšs vārds, tur Andersens uz dibena sēdēja. Vārta aizsargs bija uz vārdu līnijas, bet pēc tam bija tāda, kā mēs dabūjam ripu dziļumā, mēs viņu paturam, uzmetam no zilās, kas ir pareizi ar trafiku visu, bet Dāņi ļoti tā kā kompakti aizsargājās, ļoti labi tos boksautus taisīja un sanāca tikai tas viens gols, ko Zīle iemet ar cilvēkiem priekšā. Tā var vilkt kaut kāds paralēls tiem mačiem, ka vienā mačā mēs kompakti aizsargājamies, un otrā pret mums veiksmīgi aizsargājās. Es skatos pierakstos trešajā periodā, laikam pašā sākumā bija Traumakam štanga. Bija štanga, varbūt es saku palaid. Jā. Trešajā periodā, kad tur bija kaut kāds tas jūceklis un beigās. Bija tur, tur bija, man liekas, otrajā periodā bija vairāk iespējas. Uvim beigās bija, kad viņš tur gar štanga arī nomet. Bet tas trešajā bija, tā paliet, bet
20 minūtēs, kur liekas, ka tu tā kā kontrolē spēli, gribētos kaut ko vairāk izspiest, bet Dāņi to neļāva. Jo spēki viņiem uzbrukt nebija, līdz ar to viņi visi fokusējās aizsardzībā. Nu, jā, daudzi, principā visi, ar ko es aprunājos, pēc spēles Latvijas spēlētāji arī akcentēja to, ka bija jūtams tas, ka Dāņiem nav enerģijas, Dāņiem nav spēka, bet ko tas dod, ja viņi tāpat nostāv aizsardzību, bet par traumu, to viņa štāngu, viņš pēc spēles bija tāds ļoti kritisks pret sevi. To, ka viņš teica, ka viņš jūta, ka Dāņi ir noguruši, un līdz ar to, ka tev it kā ir vairāk laika, tev ir tā liekā sekunde, bet atkal tu nogaidi par daudz, un liekas, ka tev ir vairāk laika nekā patiesībā. Un tā viņa atklāsme bija, ka labi spēlētāji no lieliskiem, no teicamiem spēlētājiem atšķirās ar to, ka viņi izmanto tās savas iespējas. Un, ka tas ir tas iemesls, kāpēc viņš nav NHL. Zinām, sāpīgs zaudējums, sāpīgas emocijas. Uzreiz gribās arī katram droši vien paskatīties spogulī, jo man liekas, Latvijas izlase ir tāda komanda, kur nav tā, ka rāda ar pirkstu, bet katrs vispirms skatās pats uz sevi. Jā, es domāju, ne tikai viņš viens, bet tā mēs vairāk varam tā pateikt, ka tie spēlētāji, kas ir augstākajās līgās, ka mēs tur runājam par amerikāņu 200 miljonu budžetiem, ir iemesls ne jau tāpatās. Viņiem maksā to. Tu pasties, viņiem ir momenti, viņi uzreiz liek iekšā. Tur, diemžēl, ir tā atšķirība meistarībā starp mums un top spēlētājiem. Viņi pie tam no amerikāņu, viņi tādā, es nezinu, brīvi izskatās. Atnāk, apmēram visi samet vidū katrs izvelk savējo un tad atnāk uzspēlēt hoķīti. Pagriež, saspēlējās, atrod tukšus vārtus un pret, principā, gandrīz visām tām. Es nezinu, ka tie paši kanādieši arī, pret Čehiem arī. Viņi it kā viņi tur spēlē, it kā Čehiem ir momenti 0-0 un var Čehi izvirzīties vadībā, bet beigās viņi tik pārliecinoši to visu izdara un izskatās vispār bez piepūles. It kā tur liela daļa spēlē vienā līgā, bet citā galaktikā tomēr. Meistarība, pārliecība. Jā, es saku, laikam, ja es uz sevi individuāli skatos, tad ir vienkārši sezonas laikā kaut kāda mirkļa, ka tu uztver to spēli, un ka tu jūti, un ka tu esi pārliecināts, un ka tu to nesažņauc pārāk stipri, un tu zini, ka tu iemetīsi, nevis ka tu ceri, ka tu iemetīsi. Tikai viņiem tas ir visu sezonas un visas karjeras garumā top spēlētājiem. Nevis ir kaut kādas 2 nedēļas, ka tu jūties karsts un pārliecināts par sevi. Bet par to meistarību un par to pārliecību vispār šajā turnīrā labi. Pirmais periods pret Dāņiem viņam nebija labs. Būsim godīgi, bet Tūs Balinskis, Latvijas šobrīd pārliecinoši labākais aizsargs. Man liekas, ļoti labi var redzēt to, ko dod tas, ka tu atrodies NHL, tas, ka tu tur trenējies un tas, ka tu tur spēlē ikdienā. Cik ļoti tas tev pašam, jo tu spēlē augstākā līmenī pats, jo tu pievelcies klāt. Arī Arturs Irba pēc viena no treniņiem viņš stāstīja par to, kā viņam savā laikā ir bijis par to, ka pirms pasaules čempionāta viņš atbrauc uz Latvijas izlases treniņu nometni. Viņš iziet vārtos pirmās 2 dienas, viņš ķer treniņā pilnīgi visu. Tu tur patrenējies vēl 2 nedēļas, tad aizbrauc uz pasaules čempionātu un pirmajā spēlē tev iet nenormāli grūti, tāpēc, ka pirmajā spēlē tev pretī ir NHL spēlētāji. Un tu tajās 2 nedēļās jau esi nevis palicis savā līmenī, bet tu esi pievilcies uz leju pārējai komandai līdzi, atbraucot no NHL. Es kaut kur varu līdzīgi teikt, kā pagājušajā gadā, kad bija man pēc tā pirmā, pēc otrās reizes, kad man nosūtīja lejā atpakaļ uz AHL, un tad tu jūti vienkārši tā līmeņa atšķirību, ka tev liekas, ka AHL, kur tev sezonas sākumā, kad tu spēlē, liekas, ka nav laika, un tagad tev liekas, ka ir vairāk laika, nekā tu zini, ko ar viņu darīt. Un tad pēc 2 nedēļām tas atkal pāriet, jo tu savā ziņā kaut kur atrafrējies un pierod pie tā apkārtējā visa līmeņa. Un, tāpēc ir svarīgi, ka jebkurā komandā, jebkurā līmenī, ka visi trenējās uz maksimumu un cenšas spēlēt, trenēties tā kā ir spēles situācija, jo tas atkal forsē viens otru kļūt labākiem. Un tas ir, man liekas, kaut kas ir mainījies Latvijas hokejā. Latvijas izlasēs mēs, ka treniņi ir palikuši daudz kvalitatīvāk, nākot iekšā jauniem džekiem, kur vēlas sev pierādīt, un tādējādi mēs stumjam viens uz otru priekšu un kļūstam labāki. Kā bija kādreiz, kad tu ienāci pats? Es jau neatceros, cik gadi jau 10 gadi pagājuši. Nē, labi, varbūt es, man liekas, nebija vismaz tik tā kā
Nespīdīgs, nekaunīgs, laikam, pareizāk. Tur vairāk, tā kā, zin, kā, tur respektēja vecos žekus. Bet tā nevajag darīt. Vajag tā kā viss tagad mums šobrīd notiek, ka neatkarīgi no tā, kas tu esi, un tev pirmais vai 100. treniņš izlasē, tu nāc un dars visu no savas sirds un uz maksimumu. Šovakar Latvijas hokejā laikam lielākā, plašākā diskusiju tēma ir, vajadzēja ņemt nost vārdsargu vai nevajadzēja ņemt nost vārdsargu. Jo situācija turnīra tabulā bija tāda, ka Dāņiem principā obligāti vajadzēja vēl viens gūts vārds. Nu, Latvijai, protams, arī vajadzēja vēl viens gūts vārds, bet tad jautājums, kuram vajadzēja vairāk, kurš ņems vairāk. Un tīri no tavas perspektīvas, jo prasīja arī Harijam Vītoliņam par šo pēc spēles, un viņš teica, ka viņš gribēja uzvarēt, ka puiši atdevās, mēs gribējām izcīnīt uzvaru, tāpēc arī mainīja vārdsargu. Kā tu skaties uz šādu treneru lēmumu, un, ja tu būtu komandā, vai tu saprast arī to, ka nemaini un gaidi, ka Dāņi nomainīs, jo tomēr iespēja lielāka, iespēja tīri matemātiski ir iemest tukšos, nekā iemest spēlēt 6-5. Jā, tas kā, tagad tie varianti ir viss kaut kas arī pirms tam klausījos, nezinu, var teikt, nedrīkst teikt, Face-Off podkāstu klausījos. Drīkst. Mēs nekonkurējam. Ko viņi tur saka? Viņi arī teica, ka tur jau bez mazliet kāršu spēle, kurš noblufos. Edži interesanti varianti pateica, ka minūti pirms beigām speciāli uztaisīt kaut kādu pārmetienu, lai iemetiens ir savā zonā un likt, tie varianti ir tik daudz, Es nemāku pateikt, tāpēc, ka es pat godīgi sakot, es nezinu, kas būtu bijis, ja būtu neizšķirts, ja būtu. Man nav jāspēj, es nelasīju, es nesakoju bēgu līdzi. Es tev izstāstu. Ja būtu neizšķirts, tad būtu Francija. Itālija. Itālija? Jā. Neizšķirts, mēs spēlējam pret Itāliju. Mēs tāpat būtu piekti, mēs jau nebūtu. Mēs būtu, Francija. Mēs būtu Francija. Mēs būtu sestā labākā. Jā, mēs būtu sestie, jo pamatlaikā Itālija, bet ja mēs dabūjam punktu, mēs esam, 3 punkti mēs spēlējam Itāliju, 2 punkti, 1 punkts mēs spēlējam Franciju. Nē, no vienas puses var jau saprast, ja tu tā kā negribi uzticēties, ka Dāņi kaut ko ņems nost, kas Dāņiem būtu, ja viņiem bija kas? Dāņiem 3-2 nemaina pilnīgi neko dzīvē. Viņi 3-2 vai viņi zaudē, viņi 4. ar jebkādu. Ja viņiem ir 4-2, viņi apiet Latviju. Jā, tad viņi ņemt, viņi labi intervijā teica, ka ņemt nost, Zikāt, var saprast no vienas puses, es nezinu, cik viņš zināja vai nezināja, jo vienā intervijā teica vienu, otrā teica citu. Var jau saprast, ka tu tā kā labāk mēģini visu paņemt savās rokās un nepaļauties uz to, ka Dāņi ņems vai neņems nost. Un no tāda viedokļa skatīties, pa lielam kāda starpība Čehija vai Zviedrija, divas hokeja lielās, un mēģināt tas kārdinājums tikt pie Itāļiem vai Francijas ir, tā riska vērts. Jo no otras puses, vai tagad viņš ņemt vai neņemt, mēs to nezinām. Ja viņiem tiešām, ja viņi visu bija izreikinājuši un viņi zina, tad viņi ņemtu visticamāk nost, bet tas atkal tur ir tik daudz, Tā kā var, man liekas, argumentēt abas puses. Man varbūt likās, ka vienkārši mazliet par ātru noņēmām. Jo bija viens gols jāiemet tikai mēs spiedām, jau arī bez tā sastā spēlētāja. 2,40. Paturi bija šī ilgāk pasties. Varbūt Dānis ātrāk nonervozē. Varbūt viņš, kā saka, Teksas pokerī, viņš nopaldo vai viņš aiziet all-in. Man likās, ka mēs varbūt tās mazliet par ātri iegājām tādā kā all-in, ja tā var teikt. Jā, tas ir tieši tas mans iebildums. Man nav nekas pret, ejam pēc uzvaras. Protams, ejam pēc uzvaras, bet 2,22 līdz beigām tiek nomainīts. Ir tīpaši vēl zinot, apstākļus, ka varbūt otri vēl var noņemt vārdus. Jo, ja ir regulārā sezonas spēle, kur vienkārši viss ir atkarīgs, vai tu uzvari, vai tu zaudē, tad ok, saprotam, 2,20, vinnēts iemet, viss jau bija normāli, vinnēja iemetieni, it kā viss bija pareizi, bet netikām no apmalas nost, un tad cilvēks no savas stūra kaut kur iespējams ar Eduardu Nūjas palīdzību un iegriež ripu vārtos. Tad vienkārši kaut kur līdz galam nebijām nopelnījuši to uzvaru šodien. Jā, tas viens mainam, bet mainam vēlāk. Paskatāmies, ko Dāņi dara. Ja saprotam, nemaina, tad to minūti, minūti 10, kaut kādas minūti 20 līdz beigām mainam. Un otrs,
ja mainam ātri, tad ar rips kontroli. Jo tikpat labi zaudēja iemetienu, viņi iekrāmēja uzreiz golu. Es arī laikam būtu mainam, bet mainam vēlāk. Tad. Jo es uzreiz. Labi, kas būtu, ja būtu 3-2, tad mums būtu vienkārši Čehi. Jā, mums būtu Čehi. Nu, mums baigi neko tas nemaina dzīvē. Nu, tā. Jā. Nē, es tādu, jā. It kā maina. Es labāk laikam spēlēju pret Čehiem. Īpaši, es nezinu, neesmu tagad lasījis, bet es skatījos to viņa spēli pret Šveici. Un tur Herfels vēl trešajā periodā viņam tur uz kājas uzskatīja, kā viņš pagarinājumā izgāja, bet diezgan ātri notinās no ledus. Un, nezinu, izskaties, ka tur moši potīt viņam samežģīja. Bet labi, tur tāpat ir Nečus, tur ir Pastraņāks un Dostāls vārtos un tā tālāk, un Fronaks aizsardzībā. Bet te arī lielais jautājums no filozofijā. Jā, to, ko tu pieminēji, it kā paši izšķiram, paši ņemam nost un spēlējam, vai mēs gribam otrādi. Un statistika saka, ka pareizāk ir otrādi. Jo paprasīju lielajam mūsdienu ekspertam ChatGPT, lai viņš atrod man kaut kādus statistikas rādītājus, un viņš savilk statistikas rādītājus no tūdaļ padēšu, kuras sezonas. Tagad mēģinu davilkt laiku, bet man nesanāk labi. ChatGPT es prasīju vienreiz, es redzēju video internetā, tu paprasti. Man mašīnas mazgātu 100 metrus, man braukta mašīna vai iet ar kājām. Viņš saka, aiziet ar kājām. Saka, bet es gribu mašīnu nomazgāt. Jā, bet ar kājām aiziet veselīgāk. Nē, veselīgāk, pasaulē labāk. Tad tur viņi ir apmulsināti ar tādiem jautājumiem. Tur bija kaut kāds arī pētījums, kur bija, ja tu kaut ko viņam uzprasi, tad tu uzprasi pretī, vai tu esi pārliecināts, neko citu neprasot, ka kaut kādos 60% gadījumu viņš pilnīgi maina savu domu gājienu. Bet, tāpēc cilvēki jau tādi paši, tur kaut kāds šitie. Viņš jau mācās, viņš pielāgojās mums, grib izpatikt. Bet es vienmēr prasu kaut kādus tādus jautājumus, lai viņš man iedod kaut kādas atsauces uz kaut kādiem rakstiem. Un tad te ir raksts no 2024. un 2025. gada NHL sezonas, kur ir savilkti rādītāji. Un tad, ja tu spēlē, tu uzbruc, tev vārti ir tukši, tu uzbruc, tad tu vārdus gūsti 21% gadījumu, un tu ielaidi vārdus 51,7%. Principā vairāk nekā pusē. Es paskatījos šajā NHL sezonā. Komanda, kas visvairāk ir guvusi vārdus, spēlēt 6-5, ir New York Islanders un Vegas Golden Knights 8 iemetuši. Un komanda, kas visvairāk ir ielaidusi spēlēt 6-5, ir New York Rangers 19. Tā tad ir kopumā 18 komandas, kas ir ielaidušas vismaz 10 vārdus. Krietni biežāk ielaiž nekā iemet. Tīri matemātiski tā paskatoties. Skaidrs, atkal, man šī situācija savākās ar NFL. Ka tev tur sekundes desmitdaļā jāpieņem lēmums, ko darīt. Jā, vai iet pēc to 2 punktiem vai 1 papildus tur rada. Es saprotu, cik es sakos. Es saku, vienkārši tas ir atkal no sērijas, kā būtu, ja būtu. Būtu iemetuši visu teikt, to, kādu mēs ģēniji esam. Šitā var visu laiku teikt, pat pa visām situācijām. Iziet cauri piespēli, viss skaisti. Neiziet cauri, kāpēc tu nemet pa vārtiem, piemēram, izējot 2-pret-1. Tas moments, kur bija pirmajā periodā, man liekas, Traumaks iet, viņam ir metiens, met pa vārtiem. Tur bija tas, ka es gribu noslēpēt savu šo dīvainu ekspertu, bet, aizsargs labi nospēlēja, jo pa lielam tur piespēle gandrīz jau izgāja, un tad ir cilvēks uz ērto ar ripu neapturot, var mest uzreiz un, iespējams tukšos, bet no otras puses cilvēkam, kam ir ripu uz nulles, ir, man liekas, cik viņam ir 18 golu sezonā, ir labs metiens, ej un krāmē, Jā, bet man liekas, ja tu būtu tajā situācijā, tu tāpat arī meklētu piespēli. Tur jāstāj. Es saku, no malas viegli pateikt. Ir mazliet grūti mest kā kreisai rokai no kreisās malas. Tur atkārtojumā skaidrs, tu atkārtojumi tur rādīja kāds 10 reizes. Tur izties, ja dod, tad jādod bija tikko uzreiz ieejot zonā, jo tas aizsargs bija baigi dziļi. Viņš bija tā kā pat cik tā ripa tur neordināri mazliet atlec, ka viņi abi pa lielam netrāpīja pa to ripu un aizlica garām aizsargam. Otrs viņas dāņu partneris bija tā kā bišķīt pa dziļu zonā sanāk, ja gribēja, tad varēja dot uzreiz. Tā kā,
Es saku, es tagad nemāku pateikt, ko es būtu darījis. Es netēlošu tagad, es neteiktu, ko es būtu devītniekā iemetis, un es būtu malicis. Nē, man liekas, latviešu spēlētājs jau tāds, iziet 2-1, un viņš meklē pirmo piespēli. Kanādietis skatās uz vārtiem, un latvietis grib atdot uz tiem tukšajiem. Nu, Rālim šoreiz nesanāca. Man par Šveici sanāca atdot. Jā, nē, tas atkal ir no tā, es skatos, kur ir aizsargs un cik reāli un kāda roka ir otrā pusē. Bet tas pats atkal kā NFL, tur tas viss notiek šitādā mirklī. Tas viss ir jāizprocesē un jāizvēlās. Un cerams, ka tu vari izvēlēties pareizo izvēli. Jā, beigās tur tāpat pietrūka centimetri. Jo tā arī jau tāpat beigās nonāca vārtu priekšā, neizdevās vienkārši tur iestumt viņu vārtos. Bet... Cik tas bija? Pie 2-0 tas bija? Tūdaļ es tev pateikšu, man vajadzēja būt kaut kur pierakstītam. Man liekas, ka tas bija pie 2-0. Jā, pie 0-2. Un tāpēc mēs pēc tam 0-3, kur kas atdeva bija augststrāns, atdeva piespēli vispār bez nojas. Tiešām nevarēja. Izskatījās, jā, izskatījās, man liekas, ka bija tiešām, jā. Es tieši tā, ar kolēģiem runāju, un man šķiet, ka tas, kurš no augšas deva, tas vispār nesaprata, ka viņam nav nojas. Es tā domāju, viņš vienkārši ieraudzīja, ka viņš ieraudzīja, ka sarkans uz tālo un deva. Jā, deva, un viņš atkal Ņižavī stilā tur atdeva rezultīvu piespēli. Jā, beigās iznākums ir tāds, kāds ir, un tagad ir skaidrs. Tu man piespēle kā junioros, es redzēju? Nē. Pierakst YouTube. Kurā līgā? Uzrakst Portland, tur kaut kāds kickpārs. Nezinu, tuliņās pastīsimies. No tā piespēle bija Ņižavī stilā. Tuliņās pastīsimies. Tagad visi Latvija cerams, ka meklē. Es neesmu redzējis. Tā fantastiski piespēle ar slidu. Atradu? Jā, es atradu. Video gan. Nē, normāli. Šitas jau ir tiešām Ņižavī stilā. Ņižavīs vēl meistarīgāk, viņš vēl tur uz krūtīm sākumā pieņēma un tad aizspēra. Bet, jā, bet Ņižaviem jau bija tāds spēriens ar šņorām. Tā jau bija tā normāla tagad futbola piespēle ar iekšpusī. Tā dādēja precīzo piespēli. Normāli. Ar kāju 1-1 izvest. Es nekad nebiju lūdzējis, lai kāds iemet golu kā tajā brīdī. Tātad Rodrigo Ābols, fantastic pass with skate. Tie, kas meklēs tagad YouTube, tie apskatās, ir vērts, nebija redzējis. Tā kā kādreizējais, tieši kādreizējais, es atceros, šis taisīja sportcentrā kādreiz video griezi. No ārzemju resursiem video lika, tā kā labi, ka viņš ir ielicis arī YouTube un saglabājis. Fantastisko momentu. 10 gadiem. Laiks skrien vējas pārniem. Bet ir skaidrs arī tas, ka Latvija-Zviedrija spēlēs vēlo spēli. Sanāk, vakar spēlē. Jā, pēdējais mačs. Jā, tas varēs redzēt. Tātad tā sanāk otrdiena pēc Milānas laika 21:10, pēc Latvijas laika 22:10. Šitik vēl, man liekas, pēc pasaules čempionu mēs nespēlējam. Jā, pasaules čempionātā parasti 8, man liekas, ir vēlākā parasti. 12-4-8, man liekas, ir. Nav spēlētājiem, kas mainās. Tas ir nenormāli gara diena. Tev reāli tas rīta treniņš ir jāpēc kaut kādos 12. savādāk. Tur var pārgulēt jēgu mazliet. Dienu sākās. Jā, jautājums, vai pat man liekas, ka par ledus būs vēlāk. Bet tas pat tas nav pat tik traki. Tāda liela arēna. Tā mazā arēna man atgādina tiešām tādas, tur, kur apmēram Francijā pārbaudas spēles tiek Latvijas izlase aizved. Apmēram tāds 4000 tādi kaut kur Francijas tādi lauki. Tā mājīgi, uztaisīts viss pilnīgi no stalažām. Jā, bet pēc džekiem kādas ledus ir šodien gan dāņi, gan latvieši visu uz bez traucēkļiem krita. Kaut kur balcem bija viens, ka pa bremzēm nodeva izslīdējas lietas, vēl tur dāņiem bija dziers jau ar pa lielam, kad viņš otrajā atņēma. Tur vairāk izstījās, ka pats atgāzās nekā, ka pretinieks patraucēja. Tas man vēl šodien noraidījums gan šodien baigi tāds, ļoti kasījās. Uz abām pusēm, tā kā nav jau ko tur vainot, jo devu uz abām pusēm, bet man liekas, tas tā kā to visu to spēles ritmu
pajaucu, kad arī Traumakam, man liekas, kad viņi otro golu iemet, man liekas, tur viss tādu nūju pacēla. Tas pats, kad Dzirkalam iedeva apusējo, ka sākumā viņš tā kā dzirkalu nogāž, rāda celies, tad dzirkals paņem aizķerēs kājas viņu. Nē, labi, abiem došu. Jā, es tieši kā, tā. Tas laikam tiesišiem jāprasa, laikam, lai tur nesadusmot nevienu no otru, tad labi iedošu abiem. Jā, jo, principā, viņš tieši tā, viņš nokrita un viņš vēl parādīja. Viņš rāda, celies, Mārtiņš viņu nogāz, labi, nē, jūs. Uzreiz. Tas likās, tajā brīdī, es saprotu, kāpēc tā ir. Bet, tas pats arī jautājums ir par to tēlošanu, kad ir iedod gan tēlošana, gan norādījums. Tad ir tēlošana vai norādījums. Tā kā viens vai otrs. Nē, bet angliski jau saucās tas embellishment, laikam tas tā kā ir vairāk kā uzspēlēšana. Jā, uzspēlēšana. Kad tu pārāk parādi to, ka tev tur bija noteikumi pārkāpums. Bet, man liekas, arī līnija tiesneši šodien iemtienos bija tādi, kā Dans Ločmals savu noju raksturoja, tādi ļurīgi. Vēl viena lieta, ko es tev gribu paprasīt, tas man pašam interesēja tieši spēle pret Vāciju, un tur kaut kādā momentā rādīja, arī arēnā uz ekrāna, bet televīzijā rādīja, ka vienā momentā Draizēls uz soliņa tur lēda pie savas rokas. Komanda pievērš uzmanību tādām lietām, ja tu kaut ko redzi uz ekrāna, tu pasaki pārējiem, ka viņam labā roka. Jā, kuras es pat tagad padomāju, gan jau kāds kaut ko pasaka, bet atkal tas ir tā rokai, ko tu izdarīji, to ar nūju var iesist, tas ir 2 minūtes. Tad ir tā, vairāk, man liekas, ir tas, ja tu redz, ka kādam kaut kas sāp, ka vienkārši katru reizi, kad ir ripa, vienkārši nospēlēt spēku paņēmienu. Nav jābūt lielam, bet vienkārši katru reizi, lai, kaut vai pieņemsim, tā roka sāp, tu viņam uztaisi spēku paņēmienu, viņš kaut kur rokas liek pret bortu, bet, jā, ir komandas, ir spēlētāji, kas tam pievērš uzmanību un tad speciāli to meklē. Tāpēc jau NHL to visu, man liekas, plus mīnus mēģina paslēpt vienmēr, kad saka upper vai lower body injury, lai, kaut bišķīt mēģināt pasargāt to spēlētāju. Skaidrs, ja nav baigi tādas, acīm redzamas traumas, ka tur uzreiz viss skaidrs ir, ka pagājušajā man tagad kaut kā ienāca prātā piemērs, man liekas, pagājušajā gadā, kad Hinsam bija tur iešķēla pa potīti vienā spēlē vai pa kāju. Tad viņš nākamajā spēlē viņam uzreiz, es neatceros, par ko bija sērijā. Viņš slido uz mājiņu, ja pretinieks spēlētājs hops pašņorēm uzreiz tur, kur viņam trāpīja. Viņš atkal tur sabruka, nokrita sāpēs. Tā kā, jā, gan jau ir cilvēki, kas tam pievērš uzmanību un speciāli to mēģina provocēt, bet tas atkal ir, vairāk, man liekas, atkarīgs no tā, kāda ir tā trauma. Laikam, ja roka ir, tad tu tur, tāda legāli, tad bez norādījuma, tad nav baigi daudz, ko tu vari izdarīt. Tas ir jāmēģina viltīgi kaut kur aiz muguras, aiz tiesneša acīm. Tādā situācijā, man liekas, tas pats vieglākais veids ir, ka viņam nav ripa. Jā, es saku, ka parasti viņš parasti baigi neskrien aizsardzībā, kaut kur slidojot garām, kaut kur ieskrien vai netīšām uzsit, pēdiņās netīšām. Jā. Jo par Jacku Hughes jau arī teica, ka viņam, viņš sagriez roku, un ka viņš it kā kaut kādi 3 pirksti viņam šobrīd nestrādā, jo tā kā vajag, un tieši, man liekas, augšējai, no visu augšējai rokai sanāk. Izstāsta, ka viss kārtībā ir, ka viņš ar ripu spēlē. Katrā ziņā tas viņam baigi netraucē. Jā, meistars jau viņš ir, bet pret Latvijas viņu vispār neredzēja. Nākamajās spēlēs viņu redzēja, tā kā varbūt padauzījām, bet tieši par šo tēmu, ja reiz mēs pieminējām jau Face of podcastu, viņi tur strīdējās par tavu traumu. Vai vajadzēja tur kādam atklāt, nevajadzēja atklāt, kāpēc to darīt? Nē, es nezinu, es prasīju, lai nav nekāda pārpratuma, jo man uzreiz bija skaidrs, ka visi zvanīs, visi rakstīs, visi prasīs, skaidrs Latvijas mēdījiem interesē, Latvijai interesē, kas ar olimpiādu. Viņi teica, ka labāk nē, mēs tev mēģinām. Tā viņiem vienkārši ir ierasts, tas ir, tā ir pa lielam pierasts, izņemot, ja man liekas, ja ir kaut kāda līdz sezonas beigām, tad parasti uzreiz pasaka. Man liekas, man tas viss process bija baigi dīvains, kad man bija operācija, man bija tikai 2 nedēļas pēc tā trauma notika, kad ilgu laiku prasīja, lai magnētu uztaisītu, tā kā, nezinu, tur jau skaidrs, kas tur notiek, potīt, kāju,
Tur video visu var smuki redzēt. Tā kā, ja es skatos uz savām kājām un pirksgals skatās man pretī uz mani, tad tu saproti, ka kaut kas nav kārtībā. Melnais humors. Tāpat kā Kasparam Daugaviņam. Tā es tieku galā ar situācijām, ar humoru Nu, mazliet. tas jau, man liekas, visiem latviešiem tā, caur humoru jāpaskatās. Kasparam Daugaviņam arī sporta centrā blogā bija labs melnais jociņš par olimpiskajiem prezervatīviem. Protams, labākais atkal ir jāpiemina, ka Preibis tur turpina braukt mīnusos un atbrauc uz olimpiskajām spēlēm. Pakās naudu izskatās, ir 100 eiro jau ir ielējis iekšā. Freibs pagaidām izstāsta, ka mana man minējums nepiepildīsies, jo nevienīgi kaut kas krāsas nemainīsies. Tagad tas spēlē pret Zviedriju. Mums tur sarakstīja prognozes, es nezinu, jāapskatās. Man šķiet, ka bija pār 300 cilvēkiem. Man liekas, ka tur stabili, ka lielākā daļa man šķiet nodegs. Ka pateiks par daudz, un līdz ar to viņi ir diskvalificēti no šī lielā konkursa. Tūdaļ es apskatīšos, cik precīzi ir sarakstīti. 326, pār 300. Frei, bet paskaties no pozitīvās puses, 300 cilvēku tev ticēja, vecīt. Nē, es nevaru teikt, es ceru, bet es domāju, ka kāds jau ierakstīja to, cik bija 4-2-7 laikam pirmajā spēlē. Tas būtu viltīgi tā tieši uzrakstīt, zini. Taktika un visādi citādi. Kas to lai zina, kāds vēl būs sastāvs, jo pēc iepriekšējā mača pieturējās pie uzvarētāja sastāvu nemaina. Tagad, bet Oss izgāja šodien, man liekas, Oss maz neizgāja šodien. Bija. Sākumā bija, bet kaut kādā spēlē. Trešajā mēs pa lielam pārgājām tur trijās, un ja ne pat divos aizsargu pāros, man liekas, es pārsvarā redzēju tikai vai 5 aizsargos, man liekas, tur bija šī trotēja, jo bija. Jāsāk domāt, trešajā stabili redzēja Balīnski, Šmitu daudz spēlēja kopā. Jākus redzēja Zīle, man liekas, un Rubīns rotēja ar Šmitu, man liekas, jo Mamčits es vairs neredzēju. Jā, bet Oskars stabili sākumā spēlēja otrajā pusē. Uzbrukumā bija 3. Bija tāds interesants risinājums. Bija pārgāja it kā uz 3 maiņām, bet vienā maiņā rotēja Daugaviņš un Baķņa caur vienu nomaiņu. Jo Dzieri ielika. Jā, pirmajā. Dzieri ielika ar traumu. Tos jau varēja atstāt. Es nezinu. Bet, tāds bija treneru risinājums. Es skatos, Mamčits 3. periodā 3,52. Cibulskis pirmajā nospēlēja 2,21, un tas arī viss otrajā, trešajā nespēlēja vispār. Ir labā ziņa, ir par ko runāt, sliktā ziņa, ka iznākums tāds, bet tā ir atkal, pirms turnīra tā zīmējot kaut kādas scenārijas, likās, 3 punkti varētu būt, man likās, gan, Vācijai norakstam spēli pret Vāciju, vinējam Dāņus, sanāca otrādi. Par to es arī saku, pa lielam, jāpieņem pēc kaut kāda ranga vai uz papīra, tad Vācija ir mazliet labāka par mums un Dāniju, bet mēs ar Dāniju diezgan līdzvērtīgas komandas, un tur varēja visādos virzienos sanākt, varēja tikpat labi arī mums būt 0 punkti, 6 punkti, tā kā tur, tāds hakī, kā saka. Lielajā bildē tas tāpat neko nemaina. Braucot uz olimpiādu, droši vien visi reiķinājās, ka būs pārspēle, es pirms olimpiādas tur zīmēju, man likās, man bija 3 tādi reālajā varianti - Čehija, Šveice vai Slovākija. Sanāca Zviedrija. Varēja sanākt tikpat labi arī Čehija. Ir tā, kā ir. Tālāk man šķiet, ja mēs tā paskatāmies uz Zviedriju, man liekas, amerikāņi sanāk. Jā, amerikāņi gaida to, jo amerikāņi, kas studēja pēc Vācijas spēles, teica, ka viņi gaida Latvijas-Zviedrijas pāru uzvarētāju. Viņi nepateica, ka viņi gaida Zviedrus, ja? Un mēs tā. Nē, viņi neteica. Viņi tur baigi neko vispār par citiem nerunā. Viņi tur kārtējo jau kādu 50. reizi parādīja TJ Oshī Soču olimpiādas bulīšas, pat cik viņš ir studijā, tad viņam vajadzēja vēlreiz iziet cauri saviem zelta laikiem. Redzi, viņi tirgo savus varoņus. Viņi vienkārši visu laiku maļ vienu. Nē, tas jau Amerikā viņi jau māk, viņi tirgo, viņi visu ļoti labi, tā kā visu prezentē, tā kā par pirmajiem goliem, pirmajām spēlēm, tur jebkuru milestone, tā kā viņi visu svin, visu atcerās. Kas ir mums kā spēlētājiem, tas ir, protams, patīkami, ka par tevi atcerās. Es, protams, pirms olimpiskajām spēlēm jautājumu par vairākumu un tā tālāk, un visu šī tēma, un tad
Nu, jā, tad es arī to tā vilku. No amerikāņi arī katru gadu runā, nu, Lebrons ir labāks par Maiklu Jordanu vai nav. Un tā viņi runā jau 20, cik 23, 24 sezonas. Nu, tā viņi runā, un tāpat tās tēmas visur tiek maltas uz riņķi. Un, jā, beigās ir tā, kā ir jāgaida mačs pret Zviedriju. Sanāk, tas ir otrdienas vakars, 22:10 tiem, kas ir Latvijā. Nu, pārējie līdz ar to paskatās, cik ir laiks Latvijā un pielāgo pēc savu laiku. Un, skatīsimies, kas no tā sanāks, kāds būs turpinājums Milānas Olimpiskajām spēlēm. Cerams, ka labākais ir tikai priekšā, jo Zviedrus esam uzvarējuši pavisam nesenā pagātnē. Nu, sastāvs gan tagad, nu, teiksim, godīgi ir, nu, kādas strīd galvstiesas labākas, bet neuzvaram komandu jau nav. Es saku, kādu pašu gultu esam saklājuši, tādā jāguļ. No, labi. Tas tā ļoti atbilstoši ņemot vērā, ka atkal ir Milānā ir nakts, acis aizpampušas, galva nestrādā, bet kaut ko mēs te savilkām. Neizrunāts palika gan jau kaut kas neuzdots, bet, nu, kā ir, tā ir, kā ir tā jādzīvo. Gaidām nākamās spēles, gaidām Olimpisko spēļu turpinājumu un ceram, ka tas turpinājums būs ar labāku garšiņu nekā bija šovakar. Tieši tā, gaidam, fanojam un turam iekšā.